Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Rītvakar ir lūkšana nakts. Es aicinu tevi pievienoties. Es aicinu gavēt ar miega gavēni. Es tā to saucu. Brīdī, kad visvairāk nāk miegs, mēs varam no tā atteikties. Jēzus bija paņēmis 3 savus mīļākos mācekļus, tuvākos draugus un devās uz kalnu Dievu lūgt un teica viņiem, palieciet šeit un esiet nomodā. Un mēs zinām no šī stāsta, ka viņi nespēja palikt nomodā, jo viņiem nāca miegs. Jēzus toreiz teica, gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Esiet nomodā. Un es aicinu, būsim nomodā šai vakarā, cik nu vien spēsim. Pretosimies miegam, cik vien spēsim, pagodināsim Dievu ar savām lūkšanām, jo tur, kur ir 2 vienā prātā, kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, mans debes Tēvs to tiem dos, un tas ir Jēzus dots apsolījums. Būsim rītvakar kopā, būsim nomodā. Bet šodien, par cik es vēlos tevi stiprināt šajos vēstījumos, es turpināšu ieskatīties Jesajas grāmatas 41. nodaļā, jo aizvakar es neizlasīju visu līdz galam. Tur tālāk vēl ir daudz laba rakstīts. Jesajas 41. nodaļa. Es izlasīju 12. pantu, tu tos meklēsi, bet tos neatradīsi. Ļaudis, kas ar tevi strīdās, iznīks, un kas ar tevi karo, taps par nieku. Un tālāk Jesaja raksta, jo es tas kungs, tavs Dievs, un es lūdzu sadzirdi, ka tas tiek runāts uz tevi šodien. Satveru tavu labo roku, es, kas uz tevi saku, nebīsties, es tev palīdzu. Nebīsties tārpiņ Jēkabu, Izrēla pulciņu, un šajā vietā man gribas teikt, nebīsties tārpiņ latvieti, latviešu pulciņu. Latvija ir maza tauta, maza valsts pasaules kartē skatoties. Ir daudz lielākas, daudz varenākas valstis, gan militāri, gan ekonomiski. Bet Dievs saka tev, nebīsties latvieti. Es tev palīdzu, saka tas kungs. Un tavs pestītājs ir Izrēla svētais, kāds varens apsolījums latviešu tautai. Līdz Jēzus augšām celšanai mēs bijām pagāni, kurus nekādi nevarēja pieskaitīt pie Dieva tautas. Bet tu un es, Dieva bērni, ticīgie cilvēki Latvijā. Šīs pants, es ticu, ir tev un man. Nebīsties, latvieti, es tev palīdzu, saka tas kungs, un tavs pestītājs ir Izrēla svētais. Es ticu tam un es saku āmen. Un šis pants iedvesmo, šis pants stiprina. Tu varbūt esi vētras vidū. Un tu esi kā tie mācekļi laivā, kam apkārt ir vētra, ūdens smeļas laivā. Jēzus turpat tavā laivā guļ un nedara neko. Nākamais pants ir priekš mums. Redzi, es tevi daru par asiem, jauniem, kuļamiem ratiem, kam asas naglas. Tu kalnus sakulsi un satrieksi un darīsi pakalnus pār pelavām. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristu Jēzu mums ir dota vara un autoritāte stāties pretī visām vēlna viltībām. Un interesanti, ka pravietis Jesaja to rakstīja daudzus simtus gadu pirms Jēzus nākšanas uz šo zemi. Un man gribas teikt, šodien šis lasītais ir piepildīts. Dievs ir darījis savu tautu stipru un varenu. Mēs lasām Lūkas evaņģēlijā 10.19, mēs lasām Mateja evaņģēlijā un Mārka evaņģēlijā 9. nodaļā, ka viņš dod varu un spēku saviem mācekļiem. Ejiet un dariet, Jēzus teica pirms pacelšanās debesīs. Iesim un darīsim, lūksim, iestāsimies, pasludināsim Dieva gribu savai dzīvei un savas zemes dzīvei.
un darīsim to kopā. Gan katru vakaru 8, gan rītvakar lūkšanu naktī. Vienosimies. Man nāk prātā, un es laikam nekad neaizmirsīšu atgādināt, Laimonas vārdzemnieks ir teicis, jo tieši Latvija ir ticis visskaistākais debesu jums, jo savu visskaistāko zemi Dievs ir dāvājis mums. Novērtēsim to. Debesu Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu Latviju esi izredzējis. Es Tev pateicos, ka Tu Latviju esi svētījis. Kungs, un es pateicos Tev, ka priekš Latvijas Tev ir liels un brīnišķīgs nodoms, ko tikai Tu zini, un ko mēs, Tavi bērni, Tevi piesaucot, varam piedzīvot. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tavas domas par mums ir glābšanas un miera domas, nevis ļaunumu un ciešanu domas, ka Tu beigās dosi mums to, uz ko mēs ceram. Ka Tu mūsu mīļajiem piešķirsi gribu Tevi atzīt, un viņi atgriezīsies pie Tevis no visas savas sirds. Es pateicos par valdībām un varām, kas valda, ko Tu esi ielicis, lai mēs par tām lūgtu, un Tu mainītu viņu sirdžu domas, Tu vadītu viņus, Tēvs, mēs lūdzam par mūsu valdībām. Kungs, vadi tās Tu ar savu gudrību un savu spēku, lai ar Latvijas zemi notiek pēc Tava prāta, Tēvs. Jo Tu mūs dari par asiem kuļamiem ratiem. Alleluja! Un mūsu mutē Tu esi ielicis savu vārdu, gara zobenu, kas spēj to visu izdarīt. Halleluja, Dievs, es Tev pateicos, es Tevi slavēju, es cildinu Tavu vārdu, lai notiek ar mums tā, kā Tu esi teicis. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.